jaunumiņš viens. Vienu brīdi cīnījos ar savu šitādu te Philips bārdus. Tāds trimmers šitais te vērts, ar ko es viņu saucu par pļaumašīnu, ar ko bārdu var nopļaut. Tāds ar regulējumu augstumu. Es viņu salikšu vēlāk, tad es parādīšu, kā viņš izskatās. Bet nelādējas vairāk. Pareizāk sakot, netur krunku vairāk uzlādēt, jau viņu var, bet viņš nepietiek. Es jau viņu mazliet izjaucu un viņam vienkārši jānomaina akumulators, kā tas mēdz būt. Par laiku izbeidzās un te ir interesanta tāda konstrukcija. Tā kā es viņu attaisīju vaļā, tad es konstatēju, ka es viņu vienreiz jau esmu mainījis tos akumulātors. Tur kāds Ansman esmu ielicis, tā pielikšana ir vienkārši, redz, oriģināli jau viņi sametināti, bet te ir pielodēti. Nekā sarežģīta. Paņemsim vēlreiz viņus nomainīsim. Šoreiz man nav tik smalki Ansmaņi, 1100 amperstundu man ir IKEA Lada 750 miliamperes stundas, jā, mazie pirkstiņi. Lūk, ņemsim lielo lodāmuru un ķersimies klāt tai lietai. Tā viņš šķiet ar tādu primitīvu aparātu kā lodāmurs, baigais kluts patiesībā. Ir man arī tāda smalki visādi lodāmurīši, ar ko es te operēju, bet šis ir tāds viens no lielākajiem manā ikdienas arsenālā. Ir tāda arī, kas ir kaut kur, kā saka, noliktavā nolikti visādām gadījumam arī. Šķiet, ka man bija arī tāds cirviveidīgs, kaut kur varbūt jau sen vairs nav. Bet tā vai citādi, tā bateriju mainīšana, redz, te ir vesela filozofija tajā visā atkal. Jo, ja es jau otro reizi mainu baterijas, tad tas ir trešais komplekts tam aparātam. Aparāts vēl strādā. Viņš pļauj ļoti labi, pie tam es esmu lietojis principā tikai vienu šo te asmeni visu viņa kalpošanas laiku, un asmenis strādā. Viņam ir komplektā kaut kādi 3, 4 vai 5 tie asmeņi. Pārējie vispār ir jauni, nelietot. Tas nozīmē, ka, kas te var izdilt? Motoriņš un asīti, kas griežās ar ekscentru un kustina, ko viņi ieiet tur tajā. Laikam nevar redzēt tad spraudziņu, kur viņi ieiet iekšā, te plastmasiņās, starp 2 plastmasiņām un kustina to vienu no tiem trimmeru asmenīšiem. Un to padarīšana ir gaužām elementāra. Elektronikai te nekas notikt nevar. Vienīgais, kas vienmēr beidzas, ir tie akumulatoriņi. Nomainam akumulators un laižam tālāk. Bet kāpēc es vispār šito filmēju? Tad kaut kad nesen lasīju, ka Eiropas Savienībā ir regula pieņemta, ka jābūt šitiem, iespējai pašam mainīt tos barošanas elementus, akumulators šī gadījumā. Man liekas, ka ir uzskatāms piemērs, ja viņi būtu vienkārši nomainām, tad viņi nokalpo savu laiku, nomaina un braucam tālāk to dzelzi. Jo varu derēt, ka 99,9% šo te Philips, kā viņš saucās, Philips multigrūmu bārdas pļaumašīnu, viņas jau sen ir miskastē. Arī vecāks. Es arī agrāk esmu mainījis iepriekšējiem aparātiem tos akumulātorus, lūk, un te ir tas stāsts, ka kāpēc nenomainīt akumulātoru un neturpināt, tā teikt, darba mūžu tam aparātam. Ko mēģināsim ar viņu tikt kaut kā galā. Mēģināsim atlodēt nost vecos aķīšus. Darīšana ir gaužām vienkārša. Mazliet uzsildam. Tā ir viena no daudzām metodēm. Uzsildam un atliecam. Viņi vēl kaut kā turās te klāt pielīmēti.
bišķi smalkāks pinceti. Šī, piemēram. Kā interesanti, saliek uz īso viņš iet. Strādā. Es pirms, ka tiem mečīšiem pat nav nekāda vēl vaina. Bieži te elektronikā ir iestrādāts kaut kāds veids, kad viņš mēģina viņš, kad jāmet ārā tas aparāts. Tā, stiprināt, kas to vairs pielīdzināt. Tad būs pavisam vienkārši, un es tam aplotēsim nost. Gatavs. Tātad mums no tā viss ir vajadzīgs tikai šitais tiltiņš, kas ir uz baterijas savienots savā starpā. Šī te mazā plāksnīte. Tāpat viņš varētu šīs savienot savā starpā, šīs divas jaunās baterijas. Nu, re. Un man tepat mētājs. Šitie ir akumulātori no putekļu sūcēju robotiņi, kurus arī nevar nopirkt veikalā, vajadzēja vēst uz darbnīcas, neatceros, cik 100 tas viss izmaksāja, vai, nu, katrā ziņā ievērojams, un man liekas, ka neadekvāti priekš tiem pāris aķīšiem, kas bija jānomaina. Bet, nu, tā tas bizness mums te ir uzbūvēts, neko tu baigi nepadarīsi. Okidoki. Tā, tātad mums te vajag mazliet maz bišķīt fokusī. Pamēģināt, vai viņš lodējas. Ja viņš lodējas, to var pamēģināt tādā veidā, ka paņemam mazliet alvas uz lodām uz spailes un pieskarāmies. Pielikt. Viņš tā kā slapinās, tas nozīmē, ka viņš lodējas. Nu, un tad mums jāpaņem tikai šitais te tiltiņš, jāaplūdē no vecajām bačiņām. Mēs pielodējam uzreiz vienu galu pie jaunās baterijas. Pat nevajag nekādu baigi smalku to visu padarīšanu, jo viņi kalpos ilgi tāpatām gadiem. Nu, vairākus gadus katrā ziņā tie akumulātori kalpo. Kas ir pienāk vaļā. Te ir tas efekts, kad siltums aizvadās projām, un te vajadzīgs patiesībā diezgan liels lodāmurs, lai nokarsētu to virsmu uzsildītu. Tā, tas mums ir plus, tas mums ir mīnus. Liekam viņus visus kopā. Respektīvi, akumulātors mums jāpielodē atpakaļ virknē, kā viņš bija. Taks. Šitās lietas laikam nav baigi tā vienkārši izskaidrot kaut kā. Un tā, tikai aizmirst apskatīties, kur ir plus, kur ir mīnus, bet te pa laimi ir uzrakstīts. Tad viss ir lieliski. Es domāju, ka šito darbiņu atlikšu uz kaut kādu vēlāku laiku, bet izskatās, ka labi vien bija, ka neko nevajadzēja atlikt. Es izvīkšu vāku gan tavs. Redz, te mēs apalvojam to visu. Viņi ir tāda, Laikam jau grūti saprast šādā gaismā. Nu, te mēs vienkārši skatāmies, kur ir plusiņš, kur ir mīnusiņš. Un tinkš viņus mēģinām pielodēt atpakaļ klāt. Te pat līmeris, tas platas virsū. Man jau pielika viss. Tops.
Nezinu, ko nozīmē tas, ka tur ir rakstīts Super Mario. Interesants. Reizēm var visādas interesantas lietas atrast. Un šo te lielo tādu baterijas to korpusu, kad lodē, tur ir atkal labi, ka paņem tādu lielāku alvas piku, jo tā pika uztais lielu karstumu. Respektīvi ir lielāka masa ar karstumu. Respektīvi, nu, tā lielā pika spēja izkausēt to alvu. Un liekam visu kopā. Tā. Konektors ir. Viņš pie tam ir uzlādēts. Viņš saka, ka jālādējas. Interesanti, kāpēc tā. Interesanti, kāpēc viņš mums te jauc galvu. Redz, kā viņš taču griežās. Nu, jāmēģina ir mums lādēt viņu. Viņš saka, ka viņam jālādējas. Pirms, ka viņam nepatīk kaut kas no tiem akumulatoriem. Šitā darīt nedrīkst, jūs jau zināt. Te grābstīties taču nedrīkst, ja kaut gadījumā tā kāds tomēr dara. Jāmēģina ir ar kaut kādu plastmasas detaļu to visu izdarīt, piemēram, ar vecu pildspālu, nospiest to pildspālu. Viņš ieslēdzās. Nu, jācer, ka strādās. Pagaidām viss. Liekam visu to padarīšanu kopā. Un ceram, ka bārds mašīna. Tā saucamā manis sauktā pļaumašīna ir sataisīta. Pie lodēšanas vienmēr obligāti jāatcerās izslēgt lodām. Man ir daži tūkstoši reižu, kad es esmu aizmirsis to izdarīt. Droši vien, bet, par laimi visi beidzies pagaidām veiksmīgi, nekas nav nosvilis.